Rīta pusē Augstkalnes pagastā valda klusums. Vīrs steidz attīrīt mājas jumtu no sniega, bet uz to, ka ir skolēnu brīvlaiks, norāda viens smaidošs sniegavieris pagalmā. Bibliotekāri gan stāsta, ka skolēnu brīvdienas esot jūtams, īpaši pēcpusdienās. Diemžēl tās gan nesot grāmatas, kādēļ bērni mēro ceļu uz biblioteku. Jā. Skolas laikā nāca tie, kas izmantoja mācībām, vairāk projektus rakstīja vai darbiņus savus strādāja pie datora. Tagad nāk draugos pasēdēt. Un vai pie datoriem tu bieži nāc? Tā reti, kad ienāk. Un kādu grāmatiņu arī lasi? Dažreiz. Kāpēc tikai dažreiz? Man īsti nepatīk lasīt grāmatas. Satiktie skolēni stāsta, ka īsti ko darīt jau nesot, bet brīvlaiks tik un tā ir laba lieta. Tikmēr skolas ēka nemaz tik tukša, kā izskatās nav. Pedagogi apkraujušies ar dokumentiem, steidz panākt iekavēto. Mums ar Lietuvas kolēģiem mēs plānojam ziemas pasākumus meža ziemā un tagad sazināmies ar Žagaras ģimnāziju. Tā kā, ir lietas, ko mēs vienkārši brīvlaikā tā cenšamies, kad nav kārtējās mācību stundas, kad var sakārtot domas un visus darbus izdarīt. Lai gan ziema nekādus postījumus Zemgalē nav nodarījusi, brīvlaiks visās 4 Tervetes novada skolās būs līdz 10. janvārim. Novada vadība skaidro, ka tāda esot bijusi skolu direktoru vēlme, jo tā ir iespēja ietaupīt gan uz apkuri, gan pārvadājumiem. Jā, tas jau būs ekonomija arī gan uz algas ietaupījumu, gan arī degvielas ietaupījumu, jo mums ir pavisam skolnieks vadā 3 autobusi. 2 papildus brīvlaika dienu stundas tikšot sadalītas nākamajā semestrī. Jāpiebilst, ka līdz ar skolēnu brīvlaiku brīvdienas ir arī bērnu dārza audzēkņiem.